Labvakar, mani dārgie draugi! Šovakar mēs parunāsim par Tomasa evaņģēliju. Tomasa evaņģēlijs tika atrasts Ēģiptē 1945. gadā, pilsētā ar nosaukumu Nag Hammadi. Nag Hammadi viens zemnieks raka aku un zemē atrada podus, māla podus ar apslēptām ādas grāmatām. Šis Tomasa evaņģēlijs ir ļoti interesants, jo viņš sākās ar šādu frāzi: šie ir slepenie teicieni, ko dzīvais Jēzus sacīja, un Jūda Tomas Dvīnis pierakstīja. Kas atrod šo teicienu nozīmi, tas nepiedzīvos nāvi. Tomasa evaņģēlijs sastāv no 114 teicieniem, ko Jēzus Kristus teica, ko diktēja un Tomas pierakstīja. Pirmais teiciens. Jēzus sacīja: lai tas, kurš meklē, nepārstāj meklēt, līdz atrod. Kad viņš atradīs, viņš būs satraukts. Kad būs satraukts, viņš brīnīsies un valdīs pār visu. Otrais teiciens. Jēzus sacīja: ja jūsu vadītāji jums saka, redzi, valstība ir debesīs, tad debesu putni jums ir priekšā. Ja viņi saka, tā ir jūrā, tad zivis būs jums priekšā. Drīzāk valstība ir jūsos un ārpus jums. Kad jūs iepazīsiet paši sevi, tad jūs tiksiet atpazīti. Un jūs sapratīsiet, ka esat dzīvā Tēva bērni. Bet, ja jūs nepazīstat paši sevi, tad jūs dzīvojat nabadzībā un paši esat nabadzība. Tātad, šis otrais teiciens ir tas, par ko es visu laiku esmu runājis, man draugi. Ja jūs man sekojat, brāli Māri, jūs zināt, tas ir tas tieši, par ko es runāju. Kad debesu valstība ir mūsos iekšā. To, ka mēs visi esam dzīvā Tēva bērni, mēs esam Dieva bērni, mūsos iekšā ir šī dievišķā dzirkstele. Katrā no mums viņa iekšā kvēlo, draugi mīļie, un mums ir jāiepazīst pašam sevi. Tas ir tas, ko Jēzus mums māca. Iepazīstam sevi, analizējam sevi, strādājam ar sevi un izaugam garīgi mēs paši. Neviens cits to mūsu labā nedarīs. Mēs nevaram izmainīt ārpasauli, mēs nevaram ar pirkstu rādīt uz citiem, bet mēs varam rādīt uz sevīm, vai ne? Mēs varam izaugt paši. Un vēl tas, kad nevajag ticēt cilvēkiem, visām šīm reliģijām, kur jums māca, ka reku tur ir Dievs, tāds ir Dievs, šitai grāmatā ir Dievs, redzi, Jēzus pats saka, valstība nav nekur jāmeklē, valstība ir mūsos iekšā, dievišķā valstība ir mūsos, mēs esam šis templis, kurā Dievs mājo. Mums viņš vienkārši ir jāpamodina, jāpamožās un jāsaprot, cik spēcīgi mēs īstenībā esam. Trešais teiciens. Jēzus sacīja: vecs cilvēks nevilcināsies jautāt 7 dienas vecam bērnam par dzīvības vietu, un viņš dzīvos. Jo daudzi pirmie kļūs par pēdējiem un kļūs par vienu. Kārtējais teiciens, kas diezgan dziļš ir, bet šis, manuprāt, arī paskaidro to, ko es pirms tam teicu, kad mazi bērni zina patiesību. Mazs bērns piedzimst nevainīgs un tīrs, un viņš zina patiesību, un vecākiem īstenībā vajadzētu mācīties no saviem bērniem. Nevis vienkārši bērniem stāstīt to, ko vecākiem ir iestāstījuši viņu vecāki. Beigās viņš saka, jo daudzi pirmie kļūst par pēdējiem, un kļūs par vienu, tas atkal, manuprāt, liecina to, ka mēs visi esam viens. Mēs visi esam viens, vai ne? Un tas, ka daudzi pirmie kļūst par pēdējiem, tas nozīmē, ka mēs visi, manuprāt, mēs visi izaugam un virzamies tuvāk Dievam, vai ne, patiesībai. Bet tas nenozīmē, ka, ja mēs esam kāds ir vecāks vecumā, nozīmē, ka viņš ir gudrāks. Redz, tur jau tā lieta, kad 7 gadus vecam bērnam tu vari jautāt par dzīvības vietu. Neesam iedomīgi un mācamies no visiem,
Jo varbūt kāds jaunāks cilvēks īsumā ir pa mums gudrāks, un varbūt tie vecāki cilvēki arī var kaut ko mācīties no jaunākiem cilvēkiem. Bet galā mēs visi esam viens, un mēs visi ejam vienu ceļu, mēs visi virzamies tuvāk Dievam. 4. teiciens. Jēzus sacīja: zini to, kas tavā priekšā, un tas, kas no tevis apslēpts, tev tiks atklāts, jo nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts. 5. teiciens. Mācekļi jautāja: vai mums gavēt, kā mums lūgties, vai mums dot žēlastības dāvanas, kādu uzturu ievērot? Jēzus sacīja: nemelojiet un nedariet to, ko nīstat. Jo viss ir atklāts debesu priekšā. Nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, un nav nekā aizsekta, kas netiktu atklāts. There you go. Vēlreiz Jēzus mums atgādina: nemelojiet, neizliekaties. Draugi, nekautrējieties, neizliekaties, nemelojiet. Nedariet to, ko nīstat. Šito es jums arī pirms tam esmu teicis. Ja jums kaut kas nepatīk dzīvē, jūs kaut ko ienīstat, vienkārši nedarat to. Nedarat kaut ko, kas jums sirdsapziņā, sirdī saka, man to nevajadzētu darīt. Nedarat to. Darbs kaut kāds jums nepatīk, darbs jums ir slikts darbs, ejiet prom. Ir miljons citi darbi, ir miljons citas lietas, ko jūs varat darīt. Nemokat sevi, jo jums tas nav jādara. Jūs visu varat izdarīt, jūs esat pilnīgi perfekti, kādi jūs esat. Jums vienkārši ir jāsaņemās un jāatcerās tās. Nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts. Visa patiesība vienmēr nāks gaismā. Anyway, agri vai vēl. Tā kā nav ko sev melot un nav ko melot citiem. 6. teiciens. Jēzus sacīja: svētīts ir lauva, ko cilvēks apēda, lai lauva kļūtu par cilvēku. Un nolādēts ir cilvēks, ko lauva apēda, un lauva kļūst par cilvēku. Kā es to redzu, mūsos ir ķermenis dzīvnieciskais, vai ne? Un mūsos ir garīgais dievišķais. Viņiem ir jākļūst par vienu. Jo, redz, nolādēts ir cilvēks, ko lauva apēd, un lauva kļūst par cilvēku. Tas ir tie cilvēkiem, kuri ļauj šim ego, kur ļauj šim dzīvnieciskajam pārņemt savu dvēseli, vai ne? Ka tu, piemēram, visu laiku domā par seksu, naudu, varu. Tev visu laiku gribas vairāk, man. Tas ir tas lauva, tas ir tas tavs iekšējais dzīvnieciskais, kas visos mūsos ir, vai ne? Bet tev viņš ir jāpēd, tev viņš ir jānovalda, tev ir jāapvalda šis dzīvnieciskais iekšējais lauva, un jāsaprot, ka ir kaut kas vairāk, kaut kas ir augstāks nekā tikai seks, nauda, narkotikas un alkohols. Mēs esam dvēseliskas būtnes, un mēs visi esam viens, un mēs viens otram varam palīdzēt, pasniegt roku, pieņemt citus cilvēkus par tādiem, kādi viņi ir, vai ne? Un nemelot, un darīt labas lietas šai dzīvē, vai ne? Tas ir tas, ko mūsu gars, tas ir tas, ko mūsu dvēsele grib, vai ne? Mēs gribam tiekties tuvāk dievišķajam, tuvāk labajam, vai ne? Un darīt labu uz šīs zemes. Svarīgi ir nevis tikt vaļā no viņa, nevis tikt vaļā no ego un tikt vaļā no šīs lauvas, bet integrēt viņu sevī, vai ne? Tā ir psiholoģija, tā ir integrācija. Tas ir tas pats, kas Kārlis Jungs runā par šito savu shadow self, tas pats, kas Jēzus runā par to lauvu. Tas ir viena un tā pat tēma. Tas ir, ka tev ir iekšā jāintegrē sevī viss pilnībā, kāds tu esi, vai ne? Gan labais, gan sliktais, gan dzīvnieciskais, gan dvēseliskais. Tad tu esi pilnvērtīgs cilvēks, vai ne? Un tad tu esi svētīts. Ok, draugi, tie bija tādi pirmie 6 no 114 teicieniem Tomasa evaņģēlī. Tā kā, ja jūs gribat vēl dzirdēt, rakstat komentāros thumbs up. Jā, tas arī viss. Atcerieties, ka jūs esat bezgalīgi mīlēti, jūs esat dievišķi, jūs esat perfekti, jūs esat vajadzīgi, un paldies, ka jūs šeit esat. Un turpiniet dzīvot savu unikālo, autentisko dzīvi, tādu, kādu jūs esat. Un bišķi pieveldat to lauvu un nemelojiet. Un viss būs kārtībā. Es jūs mīlu, ar labu nakti.